Labdieniņam! Pārbaudīsim šodien spēkus krāšņu remontā. Ja jau cilvēkam ir šī tik daudz instrumenti, tad jau tas droši vien ir ļoti labs un kvalitatīvs un superīgs meistars. Un jauns izaicinājums priekšā. Te ir sadegušas vecās spirāles, es jau te daļu izrāvu ārā, un švakākais, ka arī tās renītes, tie kanāliņi izdrupuši. Tos mēģināšu padziļināt. Un jaunas spirāles kastē stāv. Re, kur ir jaunās spirāles. Kādas peistulītes. Tās ir jāizstiepī, jāiztaisno, kur vajadzīgs pievadu vadi. Ir jāuztina dubultīgi, trīskārši, lai tie necepās lieki. Tā kā te kaut kāds tāds piedzīvojums būs. Un izaicinājums savām spējām, kā saka, jā, meistarstiķa spēja pārbaudījums būs vai nebūs. Vecās spirālītes ir izdegušas un palikušas ļoti tādas trauslas, viegli lūst. Ļoti trauslas, protams, arī vietām viņas ir iecepušās, iekusušas jau tanī šamatā. Un vietām arī viņas nokarājušās, izstiepušās un tā. Tā kā, plus vēl daudz viet arī pārtraukušas. Sanāk metināju, lāpīju viņas, bet jau visdrīzāk jāieliek jaunas būs. Tā. Kas tad ir? Atspēr sākotnēji šitāda, bet viņi jāizstiepi, lai tie vijumi neskarās kopā viens ar otru. Ja viņi ir brīvi, paņem ar plaķinēm un stiepi. Šitā te. Stiepi un tā uz priekšu. Lai ir apmēram vienmērīgi. Tādi tie stādi. Šāda te atspēr māksla izveidojās ar plaķinītēm izlocot šitās lietiņas, lai viņi būtu tātad, lai no gala nāk un turpinās nepārtraukti. Ir šitāda te schēma un tur aiziet viens gals un otrs gals. Atspēr māksla. Redz, kur atspēr māksla ir ienākusi iekšā. Un tā. Un tā vēl otra puse jāuztais. Šitā pusīte. Redz, kur atspēr māksla ir tā pusi. Abās pusēs ir atspērītes. Viņas vēl jānofiksē šitādām te mazām. Sakot, atspērītes jānofiksē ar šitādām skaviņām, iedzenot skaviņas tur te ķieģelītī, lai nekrīt ārā citādi, viņas jau tur tā stāv kaut kā, it kā jau labi stāv, bet redz, kur labāk piefiksēt. Darbojās viss forši, piefiksēt, redz, kur ar tādām skaviņām, tās spirāles, lai nekrīt ārā, šitien arī tādas pumpiņas iedzītas. Un tādas no stiepliem uztaisīt stiprinājumi, arī šitien labi redzēt, lai nekrīt laukā. Es domāju, ja viņas nekritīs laukā, tad viņas tīri labi darbosies ilgi, visu savu eksploatācijas laiku. Tā kā tā. Krāsnes gatava.
Reiz likt klāt. Nu tā, ir izdevies tas process. Automātika strādā, krāsnes karsējās, ieslēdzās, izslēdzās, viss notiekās. Tā kā forši ir gandarījums par paveikto darbu. Apmēram 6 stundas neatejot sanāca ņemties. Kā tā, priecīgi jums dieniņa, lai forši sokās. Čau, čau!